Kā man jāsēž taisam muguru? Šitā, tagad skolā. Un tā ir, kad cilvēks uztraucās, kad bieži nefilmē, kad ir jāsāk filmēt, tad uzreiz ir aiziet, kas tur ko un kā. Bet labi, čau visiem. Šāds formāts sen nav bijis. Šoreiz ar maniem ir mans brālītis. Jā, Edgars. Sasveicinies visiem. Jā. Čau. Šodien mums ir Franču armijas 24 stundu MRI. Šeit mums ir pirmais meņu un kas mums ir sestais meņu. Kopumā, cik meņu numuru, es pat nezinu. Es jau internetā biju atradzis, ka viņi ir kaut kādi 13. Kur mēs ņemām? Neskatoties, kas tur ir iekšā. Sesto vai pirmo numuru? Es lasīju tikai lietošanas instrukciju, tagad šis ir manā pusē. Es izvēlos šo pirmo. Tad šo laišam vaļā un liekam mums šeit priekšā, lai arī pārējie visi. Es jau dažās sekundēs iepazinos, plus mīnus, kas tur ir. Visu mēs metam aiz muguras. Būs ļoti interesanti katrā ziņā. It sevišķi tev? Es ikdienā tik bieži dabā nedodos, bet apraksts jau bija interesants. Tad es ķeršos klāt pie Izpakošanas. Došu viņam to iespēju. Tātad pirmais, kas man ir rokās, tas ir muslis. Tātad muslis izskatās šādi. Jā, bet atceramies to, ka šis ir karavīram, vienam karavīram 24 stundas. Tātad viņš jau galvā sadala jau brokas, pusdienas vakariņas. Nākamais mums ir čili pupiņas ar kukurūzu konserviņš. Chili con carne saucamais, tradicionāli. Krekeri, cepum ar šokolādes garšu, jā. Tas ir kaut kāds saldējs arī. Šeit mums visticamāk ir tēja, kakao dzēriens, Tēja, kafija. Jā, tātad siltie dzērieni, iepakojums šāds te. Jau atsevišķi ir iepakots, kas izskatās, viss atsevišķi jau. Tātad salvetīts, protams, salvetīts īsumā, tas ir forši, tas tiešām ir forši. Jo bieži vien ir tā, ka kur? Tad... Kas tas tāds ir? Es domāju, kaut kādu pastēt varētu būt. Rīsi, man izskatās pēc... Mums vēl jāiemācās tā franču valoda, bet mēs kaut ko lēnītam. Tā kā visi ok, mēs visu taisīsim vaļā, kaut ko uzsildīsim, kaut ko pagatavosim, kaut ko ne. Man izskatās pēc rīsu saldo, ja godīgi. Rīsu ļoti, pēc kaut ko tam līdzīgi, jā. Okay. Iepakojums arī, man vismaz asociējās ar kaut ko saldu tādu nedaudz. Pats galvenais - lasis ar makaroniem. Tātad lasis ar pastu, šāds te konservs. Cik te ir tilpums? 300 gramu, jā. Šis man jau patīk. Nākamais mums būs isotoniks. Es pieļauju domu, isotonika dzēriens. Sajaukt ar ūdeni, jā. Īsostā, tas jau mums ir redzams jau veikalos, tas ir skaidrs, kas tāds ir, to mēs tad arī negaršosim vienkārši. Kaut kāds plumju biezenis. Man izskatās reāli maz paciņu, tā tad iekšā ir mīgs ļoti plumju biezenis, kā viņš ir domāts. Varētu būt tā, ka kombinē, tas ir kā džems, iespējams džems. Iespējams, jā, varbūt. Te būs pauze. Es nezinu, kas pauze, pauze. Kas tas tāds ir? Atvērsim vaļā, pamēģināsim, sapratīsim. Nav nejausmas, kas tas ir. Šo mēs atstājam stūrī uz jautājumu zīmi. Instant soup, tātad ātrā zupiņa pagatavošanas, buljoniņš. Vakarā vai... Buljoniņš izskatās pēc dārzeņu, jā, tie ir dārzeņu buljoniņš. Tātad šeit mums ir mazi batoniņi, energy bars, kofeīna, jā, energy bars. Proteīna batoniņš, šokolādes, 20 gramīgais, kā arī šeit būs 20 gramīgais musli batoniņš, arī tāds maziņš. Tumšā 70% šokolāde, 25 grami, augļu batoniņš 21 grams un augļu nugats. Un pats pēdējais, par šo pastāstīs Rols, tas nav ēdams. Saliekamā plītiņa ar jau gatavo tabletīti, spirta tabletīti, kuru mēs izlokam, uzsildam, jau varam ēst siltu ēdienu. Bet šo mēs neizmantosim, jo mēs esam paņēmuši līdzi sagatavojuši jau ātrāk variantu, gāzes deglīti. Man šķiet būtu ļoti interesanti, es nekad šādu neesmu pakojis un neesmu godīgi izmantojis. Un man tagad pirmais jautājums man nāk prātā, kā es sadalītu, ja man, piemēram, tas būtu uz visu dienu. Man vēl nenāk prātā, bet varbūt eksperimentējam. Šajā brīdī, ko mēs darām, mēs vienkārši taisam vaļā meņu, parādīt, nogaršot un izstāstīt. Pēc savas pieredzes, ko es redzu, šeit ir vairāk tendēts uz to, ka te ir tādas tā kā uzkodas. Ok, es domāju, mēs taisam vaļā, gatavojam, stāstam un tam līdzīgi, vai ne? Aiziet. Bet es pamanīju vienu mīnus. Es arī redzu. Man pietrūkst jau ar ko pagaršot. Tātad karote, dakša vai kaut kas tam līdzīgs. Nav vispār ne vienreizējās karotītes, ir plītiņa, ar ko uzsildīt, bet nav ar ko ēst. Teikšu godīgi, man ir liels stress pareizi sadalīt. Es kaut kā sadalīju, bet parastam cilvēkam ir grūti uzreiz iedomāties tā, kā pareizi sadalīt. Ja tev ir bezslodzes situācija, bezslodzes apstākļi, jā, ok, viss ir kārtībā, tu neej sportot, tu neej pārgājienos, tu neej, nezinu, tagad nav kara apstākļi, vēl kaut kas,
Tu vari paēst, tu vari visu dienu atkal neēst, tu neiztērē enerģiju, neiztērē, piemēram, kā kalorijas saucamās. Tagad ir tiešām apstākļi, ka tu tērē ļoti daudz jaudas, ļoti daudz enerģijas, tad tev ir jāēd pamatēdienas, pieņemsim pusdienas vakariņas, šitas būs brokast, kā sadalīt, pieņemsim, lai pareizi, lai tu visu dienu atkal turētu sev, pieņemsim, nebūtu tas kaloriju deficīts, lai tev nebūtu šitie atkal tie vājumi mirkļi un tā. Ja naktī ir jādodas kaut kur, nevis jāguļ, un ne? Es būtu jau visu sadalījis, tā es šito apēdu, un beigās ir tā 5 no rīta, un tu joprojām ej. Nē, tas ir baigi attiecīgs no cilvēka, no tās slodzes, kāda ir patērētājs, cik viņš daudz ēd, kāds ir enerģijas patēriņš. Ļoti daudz. Es noteikti sadalītu to, ko jau tu tikko minēji. Pie katra ēdiena pa batoniņam, krekerīši kopā pie kakao vai kaut kādā starposmā. Mēs pat arī zupu atstāt naktī. Naktī ir pavēsts, vēl kaut kas uzvārīt zupiņu. Brālis neredz, es uzsmēķēšu. Neļauj spaidīt ne telefonu, ne smēķēt. Jā, gatavs jau? Liec nost. Es tikko iespraudu. Es nezinu, viņš maksā. Viss ir sagatavots. Ļoti ātri gāzes baloniņš deglītī. Paņēmām šķīvus, kur mēs varēsim ielikt, uzsildīsim tūlītās. Ja? Tāpat tās arī mums ir panna jau sagatavot. Man ir jautājums, tas ir tiešām tā arī paredzēts. Tu lietu šo konservu uz to deglu vienkārši. Tā tas ir paredzēts? Ja nav gāzes degls. Jā, attais vaļā, sildam uz šo te. Ļoti daudz, ka armijas karavīriem ir savi katliņi līdz, kur var uzvārīt jau šādus te muslī, kafijas un tējas. Jā. Sāksim ar čilkonu kermaju. Tais vaļā, smaržojam, izstāstam. Var arī pamēģināt augstu. Smaržo labi. Un viņš vispār ir ļoti izvēlīgs ēdienos, garšās un tam līdzīgi. Konsistencija tāda mīksta. Šādi te jūs redzat. Standarta čilkoru kerns, jā. Nav asa standarta pupiņas garša. Jā, kā tautā saucamais, tas arī ēdiens lečo. Līdzīgi garšo lečom. Likās nevar saprast, tā ir soja vai reāla gaļa. Bet liekas, ļoti daudz ir. Gaļīgs produkts, liekas. Ļoti daudz pupiņas, kukurūza, gaļa, vispārējais. Izskatās bagātīgi. Labi, jā. Bagātīgi, jā. Izskatās labi. Superīgi. Pastēt, jā, tiešām. Es gatavoju, tu stāsti, pagaršo, pastāst. Jums jau ir interesanti arī neitrāli viedokļi, ja, kuram nav pieredzes tādas īsti. Pastēt kā pastēt, jā. Diezgan mīksta, nav sausa, nav tāda viendabīga. Tas konsistence kā pēc zivs. Tiešām pasmaržot. Tu īsti nevar saprast. Nav tā, ka izteikti. Nevar saprast. Zivs. Man vairāk pēc aknām vēl. Tiešām vēl kā tuncis, vizuāli. Absolūti nesmaržo kā tuncis. Es pagaršošu. Es ikdienā ēdu tunci. Gan eļļā, gan savā sulā. Viņa ļoti garšo. Es saku, ka tas ir tuncis, bet man vajadzēja dažas sekundes, lai saprastu, ka tas ir tuncis. Ļoti maiga, neitrāla garša. Es teiktu, jā. Mums tuncis ir daudz tā kā eļļā. Šī tā kā pastēte. Pastētes konsistence. Jā, mums tuncis ir ar izteikti tunča garšu. Tunča garšu gabaliņiem, te ir tā kā malts, bet viņš ir kā pastēte. Konsistence kā pastēte mazliet, ne? Jā, bet tev ir arī pastētes garš. Tā kā pastēte. Kā lielo aknu pastēte, bet nedaudz pēc tuncis. Un tad, kā es teicu, tad īsti man patīk. Tiešām labs, jā. Liekam iekšā, provējam. Labu apetīti, draugi. Jā. Jā. Es personīgi jūtu nedaudz to ķīmijas garšu, kas ir vairākās armijas MRI. Kāpēc? Tāpēc, ka, lai saglabātu to termiņu ilgāk, tāpēc es slavēju mūsu Latvijas valsts armijas MRI. Tāpēc, ka tur ir ļoti daudz tāda dabīgā, tā kā mājas garša. Es viņus tik bieži nelietoju, es, protams, nejūtu viņu, bet kas ir jūtams, ja pieņemsim ļoti negaršo kinza, tad tiem, kam negaršo kinza, tad tas nebūs priekš viņiem, jo šeit ir jūtama kinza. Man uzreiz tā, kas tāds kinza? Jo es jūtu, ka te ir ļoti daudz kinza. Es teiktu, pilnīgi ok. Dažas reizes kaut kādos apstākļos, jā, mierīgi, pilnīgi nav tā, ka būtu grūti. Porcija priekš viena cilvēka ir liela, es uzskatu. Es uzskatu, pilnīgi pietiekoši. Ja tu vēl ēd klāt to pāriņu, vēl kaut kas, šis ir pilnīgi pietiekoši un ļoti labs. Nav pārspīlēts kaut kāds garšvielas. Es aprūlu, man patīk. Viss ir mīksts, viss ir tāds viegls konsistences. Es gribēju teikt, ka jā, es dotu stabils 7,5, tādu, kas es uzskatu ir ļoti labi. Jā. Ķeramies pie nākamā pamata ēdiena. Tas mums ir makaroni ar lasi. Varam ēst kā augstos lašu salātus. Jā, pamēģināsim to tās. Jā. Wow. Jau ir redzams, ka tas ir eļļiņā. Jā, wow.
man grūti ir sagāzt, bet es ceru, ka jūs redzat, jā, tā tad ir makaroniņi. Ir ļoti sulīgi, nav nekas sauss. Redzam arī veseli laša gabaliņi. Jā. Ir paprika, burkāniņi jau klāt arī. Lasis ir forši, ka ir gabalos, jā, nav malts. Garšo, augstu. Nē, man vispirms ir... Jāpasmažo, jā. Jā, kā zilsēļi, jā, nedaudz. Bet arī nav uzkrītoši, ir viegls aromāts. Aromāts. Nē. Augsts taču ne. Tā kā milta, ne tā kaut kāds. Zinām, uzsildam. Augsts nebija garšīgs. Bet vizuāli ir patīkams. Šis ir vesels, paskatieties, laša gabaliņš, te ir tādi vairāki. Lasis te ir ļoti daudz. Jā. Katrā ziņā olbaltumvielas uzņem pietiekoši. Nu tā. Tūlītās mums ir gatavs. Es domāju, to var attaisīt vaļā. Mums nākamam interesanto tas ir tas rīsu pudiņš, vai kas tas ir? Kaut kas, jā. Jā, tūlītās jau mums rekur ir gatavs. Wow, liekas, kā ar... Tas ir reāli rīsu pudiņš. Liekas. Es pat šitos vairs negribu. Jā, ļoti salds aromāts jau izskatās šādi, kā vaniļas mērcē apmēram rīsi. Nu tāds interesants. Ir uzsildīts lasis ar makaroniem. Nu, es saku, ja godīgi, maz būtu tāds kategorisks, nē. Ja godīgi, Rūgts. lasis ir ļoti izteikti rūgts. Ļoti rūgts. Tas pats viedoklis. Jā, tāda ļoti izteikti spēcīga. Padalūdz ūdeni. Vai? Laša rūgtā garša. Es ļoti atvainojos. Un makaroni ir, tad pasta ir tāda ļoti miltaini, gumijota. Šis bija briesmīgi. Noskalo tagad tu. Pilnīgi mēs pieņemam to, ka jā, karavīrs apēdīs to, tāpēc, ka ir jāuzņem enerģija, nav varianti, jā. Bet šajā brīdī mēs izsakām savu viedokli, lai jūs zināt, kā tas garšo, jo ne visiem ir iespēja tādu pagaršot. Es teiktu šim nē. Ja nebūtu varianti apēst jebko, bet nē, paldies, nē. Šis bija labs. Šis bija labi pastēdīt. Jā, tiešām. Un joprojām, kad bija tās nelielās pauzītes, es domāju, kas tas īsti ir? Tas ir aknas vai tas ir tuncis vai tunča aknas, bet nē, lai gan tunča aknas ir ļoti specifisks un tāds, bet ļoti maigs, patīkams ēdiens. Jā, labi garšo. Forši, tiešām, jā. Pamatēdiens esam nogaršojušies, 2 lielos pamatēdiens, kā jau minēju, mūslī mēs negatavosim. Apēdīsim tagad šo te. Apēdīsim tagad šo, pagaršosim kādu no bāriņiem un pārējo mēs negatavosim, jo tie ir saldie bāriņi, šokolādīts, kafija ar kakao un zupiņa. Zupiņa šī ir līdzīga tāpatās kā 5 minūšu zupiņas, kas mums ir nopērkams veikalā, tomātu, vēl visādas, kāds ar grauzdiem, tam līdzīgi. Šī ir tieši tāpat līdzīgi kartupelīši ar dārzeņiem. Ja? Šo mēs nelietosim. Mans komentārs ir garšīgi. Saldo ēdienu pa lielam šādu tipu ir grūti sabojāt. Bet kas man tagad liekas ļoti interesanti, jo vairāk parādās tāds izteikts rūgtums, līdzīgi kā lasī. Lasim bija lašs tas rūgtums kaut kāds, jā? Attaisim šo te. Bet tu nejūt to rūgtumiņu? Es ne, īstenībā. Varbūt tas ir no... Varbūt vēl las, bet man likās jau projām tāds rūgtums. Pamēģināsim džemu, plūmju džems, varbūt kaut kas pamēģināsim. Imitēsim vienkārši. Varbūt. Šis ir tas, ko mēs domājam, kā tas varētu būt izskatījies lietot. Nu, kā tas var izskatīties slikti? Pievienojam plūmju džemu. Jūs arī varētu mierīgi uz krekerīšiem. Džems nav šķidrs, pa vidam biezanīts. Nu, jau forši aizgājam. Šis labs, jā. Jā. Šis labs, jā, tāds. Šis ir labi. Es domāju, ka mēs apēdam 2 bāriņus kaut kādus, vai ne? Šokolāde, tātad tumšā šokolāde, visiem ir zinām, jā. To mēs neēdam. Ļoti svarīgi, bet šobrīd nemēģināsim. Ņemam. Varam pamēģināt, jā, enerģiju bāru. Tas būs nugats. Kas ir nugats? Saka, kuru? Šitā? Šīs rokas. Tad šo. Nu, tā aiziet. To taisam vaļā. Jā. Tātad man ir enerģija bāra. Bet vienalga vēl, ka šito bišķiņu. Viņš labs ir, jā. Tiešām labs. Vienkārši augļu bāriņš. Garšojam. Nogaršojam vienu, uzreiz otru, un tad izsakam viedokli. Papīri centies neizņursīt. Viņam ārā parādīsim. Labi, es paņemšu bišķiņu. Pusīt no pusītes. Man likās, ka es ēdu smilts ar kafijas piegaršu.
Tas nē. Šis enerģijas bārs, tāda specifiska, spēcīga rūgtena garša. Neteikšu, ka pats garšīgākais, bet šeit ir svarīgi varbūt uz to, kāda ar viņa ir enerģētiskā vērtība. Pēc tam šis man personīgi garšoja, bet prasās tur tiešām vai nu tā kafija, vai pat tēja. Bet man likās abi ok. Man bija tā, ka, ja godīgi, šis bija tāds, muslis apmēram, plus mīnus tāda vairāk biezākas, tādas konsistences batoniņš. Ko es gribētu teikt ar auglīšiem, tur kaut kādas odziņas ir kā tāds grūti sabojāt, bija tiešām ok. Tu tā kā piekāpies tam produktam, tu jau neej ar tādu domu, ka, wow, mēs sēdīsim kā restorānā, baudīsim, tur būs garš buķets, aromāts un tā tālāk. Tu reāli skaties uz to kā izdzīvošanas paku. Šis priekš manis bija absolūta katastrofa. Tas bija kā jūras smilts ar kafijas garšu. Man likās, bija ok. Man tāds, manām garškārpiņām, ne, un arī izteikti rūgts, un man tas traucēja, tas ļoti traucēja. Tas nebija priekš manis. Tagad jūs redzējāt šajā reizē divus dažādus viedokļus. Vai pat kaut kur sakrita mums, vai nesakrita. Ja? Pamatēdienu. Chili con carne mēs akceptējam, šo te neakceptējam. Makaroni neakceptējās. Pudiņš, rīsu pudiņš, šis te super, pastētīt super. Bomba. Jā. Pārējo, diemžēl, draugi, mēs negaršosim, nemēģināsim, jo nav iemesla, kā jau es sākumā minēju. Pārējās ir tādas vienkāršas lietas, kas mums pašiem ir pieejamas. Tev jauna pieredze. Jā, katrā ziņā man liekas ļoti interesanti un ir forši, ka tas viss apvienojās vienā iepakojumā. Man ļoti pietrūka tiešām, kad nebija instrumenti. Es personīgi tam lieku lielu mīnus. Man nav ikdienā arī šādi ekipējumi vai dabā došanās komplekti, kur man ir viss sagatavots kā Rolandam. Jā, palielam ir viss. Līdz ar to man tas bija mīnus, bet tiešām komplekts ir bagātīgs. Personīgi no 10 balēm visam komplektam es liktu, lai cik skarbi tas būtu, es dotu 5. Ļoti ceru un es apzinos, ka būs vēl iespaidīgāk, garšīgāk un foršāk komplekti, kurus mēs turpmāk arī jums parādīsim. Tāpēc jūs saprotat, cik grūti man arī braukt uz kafejnīcu un kaut kur citur ēst, jā. Kopumā par paku transportēšanas viedokļu es pateiktu ļoti liels mīnus. Šis te iepakojums plīst un nav pasargāts no ūdens necaurlaidības, ja gadījumā kariem. Un kartona kaste. Kantaina kartona kaste somā nav ērti viegli ieliekama. Personīgi, ko es darītu, es šo paku taisītu vaļā, visu sastāvu ņemtu ārā un liktu iekšā somā vai kabatiņās vai kaut kādā citā vietā. Pārējais viss ir ok, man patika. Jā, jauna pieredze, franču armijas 24 stundu MRI. Mēs esam nogaršojuši, rakst komentāru, vai esi ēdiš šādu te Francijas armijas MRI vai nē. Un ierakst komentārā, kādu valsts armijas MRI varbūt tu man rekomendētu, ko tu gribētu vēl redzēt, jo plānā ir pāris valsts, bet ir jācenšas viņas realizēt. Paldies Edgaram! Paldies! Paldies! Cerams, jau, ka būs bišķiņi paēdis. Pēc tam, ka video beigsies, un tad ēdīts, ka kaut ko apēdīsim. Jo mums ir aizkadra žūrī, kur arī skatās un grib kaut ko nogaršot no šīm. Paldies, ka skatījāties! Tiekamies nākamajos šāda te MRI sausās pārtikas uzstādās video. Čau visiem! Čau, čau! Uz pakas bija rakstīts, man likās pēc ātro apraksta, kamēr tu runāji, es lasīju, ka ir viena tablete, put one tablet per 1 liter, weight 30, ka tu vari dzert ūdeni. Nu, tātad kaut kāds ūdens attīrītājs. Kur viņš ir? Saprot? Tātad reku ir. Drinking water conservation, put one tablet per... Varbūt tas viss atšķiras no valstīm. Jā, bet te ir rakstīts uz iepakojumu. Es, kad ēdu Spāņu, bija zin kā prikols. Vienā ir iekšā zobu pasta, zobirst nav. Citā ir zobirst. Un tā kā apmēram tev, tā kā Lego, ir jāsakrāja. Un lai tu vakarā kaut kādu bonus dabūtu. Un kaut kā tā.